Zini, kas par lietu, ko es te varu pats pastāstīt no savas puses vispār? Visa šī tēma, viņu grūti saprast, ja tu ar to neesi saskāries. Par pedofilu Kasparu, par ģenerāli Štrīpiņu, par Daci Kjūseni un par Signālu un par tām līdzīgi, vai ne? Jā, es piekrītu. Tev nešķiet, ka varētu izlaist, piemēram, kaut kādu video, kur tu varētu, teiksim tā, paskaidrot to visu, vai, piemēram, timeline video. Tas būtu diezgan interesanti, man liekas. Pakāpeniski, kā notika, kādi bija pasākumi, kas vispār, gadījies un tam līdzīgi ar to visu. Jā, šī ir laba ideja. Es arī esmu jau taisījis kaut kāds līdzīgs, varbūt, timeline, bet es saprotu to, ka lai vairāk cilvēku, kādu normiju, piemēram, šo visu aptvert, viņiem vajadzētu kaut kāds sīkāks paskaidrojums. Jā, tā kā ar visādiem tur efektiem, ar kaut kādiem vēl citiem cilvēkiem, kas paskaidro, kā strādā tehniski kaut kādas lietas. Piemēram, tas, kā strādā signāls, es baigi paskaidrot nevaru, jo es neesmu fiziķis. Un tā, kaut kāds fiziķis varētu vienkārši kaut kādu pārsteigumos izstāstīt, kā strādā kaut kāda telepātija, telekinēze un visādi tādas lietas. Tur radiācija, vispārējais. Tā. Ne jau tādā ziņā paskaidrot to visu. Es saku paskaidrot kopumā, piemēram, kaut kā, skaties, piemēram, man liekas, tu biji par to visu stāstījis pirmajā intervijā, vai ne? Jā. Tu par to visu tur biji stāstījis. Bet lieta tāda, ka, kas skatīsies 54 minūtes? Tie, kuri saprot tajā tēmā, vai ne? Viņi skatīsies, viņi paklausīsies. Jā. Tieši konkrēti šajā gadījumā, zini, piemēram, kaut kādus šortus vai kaut kādus tiktokus iepidīt, tur, kur īsi, krāti un vienkārši paskaidro, kas par lietu. Kāpēc, piemēram, ģenerālis Štrīpiņš ir tāds kroplis, kāds viņš ir. Jā. Ja palielam šīs, ko es tagad daru, ir palielam tāds kā ekstrēmais šovs priekš savējiem, un no kura arī savējie arī beigās paši jūzās nost, un tā kā viņiem ir beigās par daudz informācijas. Tā, bet jā, sapratu ideju, tā kā uztasīt tādas ievadojušas, tādas paskaidrojušākas, lai, piemēram, kaut kādi cilvēki, kuriem vēl nav bijusi saskārsme ar šādām militārā signāla problēmām, lai viņiem būtu kaut kāds priekšstats par to, kas tas ir, un viņi to varētu saprast, pat ja viņiem vēl tā signāla nav. Ideja sapratu.